Reiz kāda saulaina meža maliņā notika riteņbraukšanas sacensības. Tur piedalījās lācis Brunis, lapsa Krūmiņš, vilks Strupausis un zaķis Pēteris. Zvēri pamanīja, ka Krūmiņam nav ķiveres. Bez ķiveres nedrīkst piedalīties, iesaucās Pēteris. Krūmiņam ļoti gribējās piedalīties, tāpēc viņš uzlika ķiveri. Pēkšņi visi sadzirdēja skaļu starts. Tā bija vārna Kārna, kura paziņoja, ka var sākt riteņbraukšanas sacensības. Visi sāka braukt. Protams, trasē bija arī luksofora, jo sacensības bija par noteikumu izpratni uz ceļa. Lapsa brauca ātri, nepievērsa uzmanību luksoforam ar sarkanajām gaismām. Viņš uzbrauca virsū ezim adatiņam. Pārējie saprata, ka Lapsa nesaprot noteikumus. Pēc sacensībām visi apspriedās un nolēma, ka jāsūta Lapsu uz mežu satiksmes noteikumu skolu, lai viņš iemācās noteikumus. Lapsa aizgāja uz skolu un sāka mācīties. Klases skolotājs bija Pūces kungs Ābrams, un beidzot varēja sākties stunda. Ābrams jautāja: "Vai tu zini kādu noteikumu?" Lapsa atbildēja: "Es zinu tikai vienu, kad brauc ar riteni, ir jāvelk ķivere." Pūces kungs saprata, ka būs Lapsam Krūmiņam cītīgi jāmācās, lai viņš turpmāk nevienu uz ceļa neapdraudētu. Pēc vairākām dienām Krūmiņš saprata, ka noteikumi ir jāzina, jo tā var justies droši gan pats, gan pārējie meža ceļa satiksmes dalībnieki. Lai tev nebūtu kā Krūmiņam, tad mācies noteikumus.